Nu ko, atbildēsim uz pāris jautājumiem, ko raksta komentāros interesējošiem potenciālajiem klientiem. Tātad sāksim ar numuru 1. Cik tas maksā? Tas atkarībā no mašīnas lieluma. Jauna mašīna maksā tas 1000 eiro. Jau pabraukta, nezinu, gadu, pusotru, bet arī skatoties kāds stāvoklis 1200, vairāk kupējām, sedaniem no 1500, tādiem milžiem kā RAM sākot no 2000. Tas ir numur 1. Numur 2. Cik tas laiku aizņems? Aizņems tas vidēji līdz 3 dienām, ātrā versija 2 dienas, ilgā versija 3 dienas. Jaunai mašīnai 1 diena. Kur mūs atrast? Atrast mūs Rīgā, Sporta ielā 2. Kādi konti mums ir? Fine Lab Baltica, TikTokā pagaidām, bet būsim arī citās platformās turpmāk. Plus arī tuvākajā nedēļā palaidīsim mūsu mājaslapu, un tad tur visa informācija būs pieejama. Numur 3. Ja gribās papildus informāciju, nekautrējamies, zvanam uz telefonu numuru 2652 5282, kā arī, ja nākamnedēļ domājat apmeklēt auto izstādi, mūsu stends tur arī būs. Līdz ar to atbildēsim uz jūsu interesējošiem jautājumiem jau klātienē. Numur 4. Ja tev jau ir rūsa sasniegusi mašīnas apakšu, tad mums ir arī risinājums. Numur 1. Notīram ar sauso ledu. Attīram virsmu, sagatavojam virsmu metināšanas darbus un krāsošanas darbiem. Tas ir metināšanas darbi numur 2, krāsošana numur 3. Numur 4. Keramikas uzlikšana. Pēc tādas tehnoloģijas mēs arī ejam uz priekšu un pieturamies pie viņas. Numur 5. Cik maksā sausā ledus tīrīšana tikai automašīnas apakšai? Sākot no 650 eiro, bet arī jāsaprot, kāda mašīna, kādā stāvoklī mašīna un tā tālāk. Jo mašīnas tīrīšana var aizņemt no 8, 6 līdz pat 18 stundām pēc mūsu pieredzes. Līdz ar to tā arī cena aug, jo materiāls aiziet un darba stundas tiek padarītas vairāk. Jā, un mēs varam atbraukt pie jums arī ciemos, jo mūsu darbi ar sauso ledu ir ne tikai mums uz vietas, bet arī konkrēti uz izbraucieniem. Vai tā ir rūpnīca, vai traktora tīrīšana, vai smagā automašīnas tīrīšana, vai produkcijas līnijas tīrīšana, vai zemkopības jautājumi, vai zvejniecības jautājumi, jebkas, kas saistīts ar sauso ledu, mēs jums varam palīdzēt. Līdz ar to jūs varat ar mums sazināties un jau izrunāt konkrētus darba uzdevumus, vai mēs to varam veikt, vai to mēs nevaram veikt. Līdz ar to, vai arī mēs varam palīdzēt degušai mājai izņemt degušās sastāvdaļas koka vai sodrājus no telpas, un līdz ar to tas spektrs, ko mēs ar sauso ledu varam veikt, tas ir ļoti plašs. Tāpat